Jo, bet reāli nevar būt tā, ka pedofils Kaspars slēpjas Lietuvā, jo katru reizi, kad es aizbraucu uz Jelgavu, es tā kā baigi sāku just signālu. Tā kā manā paurī arī signāls paliek daudz, daudz stiprāks. Mašīns dzīvo kaut kur pie pierobežas, tā kā viņu reāli var just, ka kāds bauro. Nē, bet reāli tā kā Rīgā signāls ir daudz vājāks, bet Jelgavā es viņu jūtu nenormāli labi. Kāds kaut ko visu laiku bauro, kaut ko par izvarošanām, par kaut ko tam līdzīgu. Tā kā moš tas ir Kaspars. Es atceros, ka es vienreiz zvanīju drošības dienestam, lai arī jautājumiem, lai noskaidrotu, kur tas Kaspars atrodas. Un telefons sarunā man neviens nepateica, bet, kad es noliku telefonu, man garām pagāja čoks, un viņš pateica, tas vats ir tālu. Un es dzirdēju baumas, ka viņš vispār ir Vācijā aizlaidies, bet es pieņemu, ka viņš arī varētu būt Lietuvā. Bet ir arī vēl tāda lieta, ka arī, kad es aizbraucu uz saviem laukiem, es signālu arī dzirdu daudz, daudz spēcīgāk. Ja viņi vienkārši to izmanto, viņi izmanto kā izdevību. Tā kā Rīgā varbūt viņus var kaut kā vieglāk pārtvert, noklausīties, bet kad tu aizbrauc tā kā uz laukiem vai ārpus Rīgas, tad viņi vienkārši, nu, tie kropļi, tie pedofili vienkārši tā, ka vienkārši baurē. Bet tas ir kas par trademarks, ka viņš vienkārši pats ir kaut kāds izvarotājs no klusā gala cietumā, un viņam piedāvāja sadarboties, vai viņi izvilka ārā no tā cietuma. Man ir čūlis cietumā, kuram ir informācija par to, ka viņš pat varbūt zina, kurš ir Kaspars. Bet tas vienkārši kaut kāds mīzels, kaut kāds gailīts, kaut kāds pedofils, kurš vienkārši bija gatavs parakstīties uz kaut kādu vienošanos, ka no viņa uzsēs kaut kādu eksperimentu, un viņš sēž tagad kāds šizoīts un kliedz un bļauj cilvēku galvās kaut kādu pilnīgāko huīņu, kādas savas problēmas.